Daudzi atpūtnieki dod priekšroku glāzē dzēriena un labam žurnālam. Smalks kā porcelāna tasīte. Tā varētu raksturot Latvijā pārstāvēto modes un stila žurnālu L'Officiel Latvija. Žurnāla lapuses jau pārlapojām un redakcijas darba aizkulisēs ielūkojāmies mūsu pagājušajos raidījumos. Šoreiz ar redakcijas radošo kolektīvu esam kopā, gatavojoties svinīgam pasākumam, lai ielūkotos, kā žurnāls svin savu 3. jubileju. Es ļoti lepojos ar to, ka 3 gadu laikā mūsu žurnāls ir ieguvis daudz cienītāju un draugu. To vidu ne tikai Latvijas modes zvaigznes, bet arī aktieri, muziķi, mākslinieki, dizaineri. Jo mūsu žurnāls nav tikai par modi. Mēs stāstam par visu talantīgo, skaisto, spilgto, kas ir mūsu dzīve. Mēs vienmēr meklējam jaunas idejas, jaunas koncepcijas, jo rīkoties kā visi, tas mums ir garlaicīgi. Šogad žurnāls L'Officiel Francijā svin 90. jubileju. Latvija ir tikai ceļā uz šo ciparu. Taču arī 3 gadi Latvijas tirgu ir labs sākums, ņemot vērā, ka žurnāla redakcija atvērās presei grūtākajā brīdī – 2008. gadā. Un šis žurnāls kā jaunpienācējs tomēr izdzīvoja. Pasaulē dāmas to devē par modes bībeli. Amerikānietis to lūdz no Francijas atvest kā suvenīru. Latvijā tas ir lielisks, veiksmīgu dāmu brīvā laika kavēklis īsās kafijas pauzēs. Žurnāla jubilejas septembra numuru redaktori sola īpašu, kā jau dzimšanas dienā, ar pārsteigumiem. Tajā lasītāji ieraudzīs vairākas slavenas Latvijas aktrises neierastos tēlos, piemēram, Dīvu, Agnesi Zeltiņu, stilisti ietērps 60. gadu stilā. Mūsdienu tendences ir tā kā ceļojums uz 20. gadsimta modes vēsture. Jaunais rudenziemas tendences vai atrast citātus no dažādām desmitgadiem. No 30., 40. līdz pat 90. Veidojot jubilejas numuru, redaktori ir sagatavojuši arī sadaļu vīriešiem, uzrunājot valsts pirmās personas un citus Latvijā zināmus cilvēkus. Veidojot īpašo sadaļu vīriešiem, man bija neliela saruna ar mūsu basketbolistu Jāni Blumu, un es biju pārsteigta, ka viņš patiešām ir, varētu teikt, īsta modes dāma, bet labā nozīmē. Viņam ir gan krēms acu zonai, sejai, kājām, rokām, manikīrs, pedikīrs. Viņš iet uz masāžām. Viņš dara vēl kaut ko tādu, ko es jums neteikšu. Bet to jūs visi, protams, varat izlasīt mūsu žurnālā. Labāk 8 tortes un 1 svecīti. Tāreiz teica Karlsons, lūkojoties uz brālīša dzimšanas dienas kūku. Savas pastāvēšanas 3 gados žurnāls ir sadraudzējies ar daudziem slaveniem pavāriem. Latvijas vadošo restorānu šefpavāri žurnāla jubilejai sagatavojuši garšīgas dāvanas, izgatavojuši vairākas tortes, kas sanākušas nevien gastronomiskas, bet arī kā dizaina šedevrs, ar ko varēs iepazīties žurnāla lasītāji. Tā kā neviena dzimšanas diena neizpaliek bez pārsteigumiem, tad par godu jubilejai žurnāls sadarbībā ar stylepages.lv ir nolēmis iepriecināt arī vietējos modes cienītājus. Viņiem būs iespēja tikt pie Latvijas vadošo mākslinieku radītajām ekskluzīva dizaina autorsomām.